Tālāk mēs ejam atkal uz pielikumu, jo mums tas viss ir atkal jāieliek 3. pielikumā. Un apskatāmies, vai mēs 3. pielikumā esam visu ielikuši. Tātad šī daļa darījuma mums ir tāda paša kā iepriekšējā, tur nav nekāda problēma. Un PVN mums ir arī abi divi grāmatojumi ielikti. Tātad spiežam pogu aprēķināt, un vai viss ir noticis tā, kā tam ir jānotiek. Jā, lūk. Un te viņš arī ir. Viss ir ļoti skaisti. Bet es zinu, ka ir grāmatveži, kuri grib, lai parādās darījuma vērtība 100% apmērā un ar mīnuszīmi saņemtais avanss. Kā ir jārīkojās tādā gadījumā? Tādā gadījumā ir jātaisa 2 dokumenti. Nevar vienā dokumentā veikt šo avansu pārgrāmatojumu. Varbūt var, bet man kaut kā neizdevās, tad varbūt ir jāizdziež kaut kāds PVN likums, viņš kaut ko tur aprēķinās, un bez tam ar roku jāierakst. Bet vispareizāk tad ir taisīt 2 grāmatojumus. Ja? Tātad mēs izdzēšam šo te grāmatojumu, bet tā kā man bail, kad es kaut ko pazaudēšu, es nospiedīšu kopēt, izdzēsīšu ārā darījumu vērtību, atstāšu šeit tikai avansu, kaut kur pierakstīšu, ka tas ir šī dokumenta avansa pārgrāmatojums. Spiežam pogu atjaunot, atrodam, kur mums ir pamatdarījums, izdzēšam šo avansa pārgrāmatojumu summu un spiežam pogu aprēķināt. Un mums ir jāparādās 2 rindiņām. Lūk, rezultāts ir tāds pats. 5000 un 1100, bet ir 2 ieraksti, jā, pilnā realizācija un ar mīnus zīmi avans pārgrāmatojums. Protams, dokumentu tipu mēs šeit varam mainīt, tas droši vien vairs nebūs tas, pārdošanas pavadzīmes, vai tas vienkārši grāmatojums, vai tas ir bezskaidrs naudas maksājuma dokuments, atkarībā, ko mēs te vēlamies, ja mēs šo te pazīmi varam ielikt. Šeit nekas nemainīsies, tad ir tāpēc, ka tas ir dokumenta tips, un mēs esam uz pārdošanas pavadzīmes bāzes šo grāmatojumu taisījuši. Ja? Varam ielikt vienkārši grāmatojumus, lai tā korektāk mums pašiem ir. Un tad ir jāspiež atkal pārēķināt, un tad arī pielikumā parādīsies, ka tas ir grāmatojums. Bet ja mums vajag šeit dokumenta veidu, tad droši vien mums ir jānorāda, ka tas ir bezskaidrs naudas maksājums, kas mums šo mīnusu iekļauj. Ja? Tā. Nākamais darījums. Tā, es to te izdzēsīšu, lai mums rezultāts nesabojājās pārējais. Tā. Trešais variants, kas mums var notikt, ja mums dokumentā ir dažādas likmes, kā es teicu, ja, tas piemērs tāds smieklīgs, es iedomājos šādu, ja, kad mums ir viens darījums ar 12%, samazināto likmi, viens mums ir standarta likmi. Un arī saņemtos avansus. Mēs esam saņēmuši avansu ar 12 likmi un ar 22 likmi, jo tas ir loģiski, kad mēs rēķinā norādam, lai mēs arī priekšnodokli pareizas summas ieliktu. Un norādam, ka 224 latus mums ir atbilst 12% likme, un arī pavadzīme ir 12%, bet 122 lati saņemtais ir 22% likme gan avansā, gan pavadzīmē. Nu, un skatāmies, kāda ir grāmatojuma. Grāmatojumi īstenībā ir tieši tādi paši, kādi mums jau bija pirmajā variantā, un nekas te nemainās. Ja? Nevis pirmajā, bet otrajā melojas tās tās. Tātad mēs nogrāmatojam realizāciju, mēs nogrāmatojam PVN, mēs nogrāmatojam saņemto avansu PVN un pašu saņemto avansu. Grāmatojums ir visam vienkāršs, spiežam zīmolīt un apskatāmies, ka mums ir smuki nogrāmatot. 1000 lati mums ir 12% apgrozījums, 1500 lati 22%, te ir PVNs pa likmēm, ja? Ar pilnīgi vienu elementāru grāmatojumu, tādu pašu, mēs varam arī šeit nogrāmatot. Un pa likmēm atsevišķi mums ir nogrāmatojušies arī saņemti avansi. Skatāmies, kas mums notiek. Kas mums notiek?
PVN deklarācijā vēl ne. Paskatīsimies, kas mums notiek parādos. Vai mums šī summa ir atbilstoša? Vai mums ir, vai mums nav? Kā mums šķiet? Bija tas pats, lūk, summa apmaksāja 2640 un apskatāmies arī šeit ir tāda paša summa, ja mums ir pareizi viss nogrāmatojies. Tā kā. To mēs esam skaisti pareizi sataisījuši, ejam uz PVN deklarāciju. PVN deklarācijā, specifikācijā mēs 41. laukā ieliekam, jo mums ir ar 22%, 42. laukā ieliekam tādu pašu grāmatojumu, realizācija mīnus saņemtais avans, jo mums ir ar 12% un 52. laukā mēs arī ieliekam savu 22% PVN un 53. laukā ir analogs grāmatojums. Un, protams, pieliekam pie lauka atlases nosacījumiem, ka mums ir 12% apgrozījums un spiežam pogu aprēķināt. Skatāmies, kas mums te smuki notiek. Vai mums viss izreikinās, vai mums nekas neizreikinās. Vajadzētu tā kā izreikināties. Tātad 1400 un 800. Meklējam noliktavas dokumentu un skatāmies. Vieglāk droši vien izdrukāja redzēt. Apmaksājumā summa. Apmaksājumā summa mums ir, lūk, 1400. Oi, uztaisīja vēl mazāk, lai jūs galīgi neredzat. Tātad apmaksa mums ir 1400. Apliekamais darījums un 800, 22% 308 un 12% 96. Un skatāmies deklarācijā. Jā, 1400 reiz 22 ir 308 un 800 lati reiz 12 ir 96. Redz, cik mēs skaisti esam izdarījuši. Un tas viss mums ir jānorāda PVN 1/3 daļā. Grāmatojumi ir tādi paši, likmes mēs pieliekam. PVN summas tad nekas nemainās, jo tas viss ir tāpat kā iepriekšējā reizē mums bija grāmatojums. Spiežam pogu aprēķināt un skatāmies, kas mums šeit notiek. Lūk, ir 800 lata 1400. Un kā jau es teicu, ja ir nepieciešams, lai parādītos atsevišķi ar mīnus zīmi, tad mēs, protams, dalām to finanšu dokumentu un taisam atsevišķu grāmatojumu. Un tad parādīsies realizācija par pilnu summu un PVNs par pilnu summu un ar mīnuszīmi saņemtie avansi un saņemtais PVNs. Es domāju, ka es esmu tā saprotam izstāstījusi. Vismaz es pati tagad visu saprotu, to, kā te viss notiek. Ja kāds nesaprot, protams, rakstat jautājumus, tiksim galā un stāstīsim vēlreiz. Atgriežamies pie proporcijas. Kā jau es teicu, proporcija par autotransporta tiem visiem darījumiem ir ne tikai iekšējos darījumos, bet arī tad, ja tie darījumi ar Eiropas Savienību. Tas pats, kas attiecās arī ar reprezentāciju. Tas nozīmē, ka mums ir jānogrāmato uzskaitas vērtībā 100% un priekšnodokļiem mums ir jāieliek pa 80%. Tā vismaz tā loģiski būtu. Kā ar to visu tikt galā? Tātad tas ir 63. 64. lauks un, protams, PVN 1 pielikuma 2. daļa.